Не в квартире, а на нейтральной, безопасной территории. Ничего не погрызет, никого не покусает и сама будет чувствовать себя комфортнее. Шестилетняя Соня побоялась отвечать за хищника даже на таких условиях. Она теперь, как гордо говорит сама, няня козы. Будет приходить и кормить ее яблоками. Каждый на своем месте. Доказывать превосходство и дрессировать кого-то Соня пока и не думала, а играть дома или с настоящими игрушками. Королевской козе там место. Потому что ее может съесть наша собака. Хотя бы подумать, просит специалисты, прежде чем брать. Vai iepriekšējā mēnesī, tātad vai no oktobrī, vai no septembrī. Bet pēc nedēļas mēs gaidīsim ar 29. kārtas numuru. Līdz Stefāns un tas ir Kalnišķis. Tātad agrīn tiks piešķirts 209. kārtas numurs, savukārt ar 30. kārtas numurs auditorijā būs. Lai iet šis rekords šajā reizē, un tur savukārt slēpjas Juris Jutnovets no Ventspils. Šobrīd mēs noskaidrosim mūsu grupas finālistu jaunajai Latvijas Superbingo rudens spēles. 8. novembrim pēc nejušības principa normāla sistēmā ekstrātiem brīdī, kuras spēlētas ar 5 variantiem viens brīdis un atzīmi par dalību pakospēlē Jokers, mēs izlozēsim un nosauksim vienu laimīgo brīdis numuru un tā īpašnieku kopā ar vēl 7 finālistiem. Šeit Superbingo studijā 15. novembrī piedalīsies lielajā superfināla izlozē un ierokoties par Un tā jau šī dienas izlozes laikā es teiktu, Superbingo durvis pie mums šeit studijā vienmēr ir vaļā. Pats galvenais ir atrast šo pareizo biļetīti, kā pa šīm durvīm ienāk iekšā. Sagaidīsim mums tieši pēc nedēļas, uzspēlēsim auditorijas spēli, jo ticiet mums laimes, ka pietiks arī jums. Pietiks gan, bet tagad gan mums sociālā harmonijas statistika veids ir tā, ka kāds veidās mūsu spēlētājs Jā, bet mēs, protams, visiem tiem autorijas spēlētājiem, kuri netika izlozēti nevienā no autorijas spēlēm, arī pasniegsim autorijas bonusu laimestu 45 eiro apmērā. Un atvienāsim arī ar melno kafiju, un šajā reizē tā būs šķirnes stroma. Garšīgi skan un noteikti garšīgi garšo. Bet mēs, jūs, dārgie spēlētāji, protams, piedāvājam arī laimēt Superbingo uzkrājumu, kurš Собаками дети общаются чаще, чем с мамой, поэтому и повадки у них больше собачьи, чем человеческие. Вроде у семьи появится возможность все изменить, а вот что выдержит ли семья такие испытания? На что вы готовы ради будущего своих детей? Я плохая мама, я плохой человек, я ничего не надо, кроме собак. Ну а на что пойдет Сергей, чтобы изменить будущее детей? Un daudz citas upes, kuras iztek no kalniem, ar dabas stiķiem palīdzību izveidojušas sausdīgu ainavu. Upju labirints kaldoši nāvis ir smalks un ezers. Pašā vidū 20 km plašais Dala ezers, ko dēvē par Kašmīras dārgakmeni. Protams, 1300 māju. Šī pilsēta uz ūdens ir vienreizīgas ūdens ekosistēmas. Transportējumi
stikas tradīcijas un ētiskie uzskati. Nav nekāds brīnums, ka draudzīgās sievas iedzīvotāji ēdina katlu uzskatu par tīģeļu un viņu kultūras vienošās spēku izpausmi. Alija atbraucis pēc studentiem. Mazais Mursals, viņa māsa Sāfila un brālis Snapils mācās valsts skolā pilsētā. Indijā mācības ir obligātas no 6. līdz 14. dzīves gadam. Obligāti ir arī Britu kolonijas laikā ieviestā skolas formā. Tā ir tik vērtīga, ka tā ir pārrodoties mājās, to uzreiz noņēma. Bet iedomājam, kāds nav. Lūdzu, tēt. Tikai tad, ja viens no jums aizies nopirkt ūdeni. Kurš ies? Alija un viņa ģimene iedomājās laulībā ar sievu Ikru. Viņa uzdevums ir bet Ikrai jāaudzina bērnu. Tomēr bērnu Vajadzēja neredzēt, tur televizoriņš šitāds te bija kādas mājas. Dejmašīnas viņiem. Bet tas mums nav aktuāli faktiski šogad, vai ne? Tāda kā noslēdzuma tusiņš arī pirms magnēs, pēc tam ir tur skolas, kaut kāda zālē, apbalvošana ar visādām loterijām. Pieaugušo konkurence, spisos. Varēs izlozēt automašīnu arī. Kas radītu sagatavošanai tieši koncertē. Nobaldiet gan nelielu un mums laba diena. Cik šādi pulkstenis? Dievs, tas ir mūsu kultūras mantojums. Tas ir no loka, kādu var izgrebt tā. Citā darbā attēlojas kā vīras puķis. Tā ir kā floras enciklopēdija, kas tapusi Pēdējos gados uzdevusies sāk atgoties. Apir visu izlēja tur, jā. Alija Muhameds cer, ka tas tā turpināsies. Visu sūdas noteikti pašā ūdenī arī nes. Viņš ēdē kopā ar savu draugu Mitu. Tev viss ir labi? Jā, nevar sūdzēties. Laiva ir rezervēta uz visu vasaru. Šogad pirmo reizi atkal parādījušies turisti. Taču iepriekš man vēl jāgatavo ēdienas kāzām. Es par to dzirdēju. Vai nav palēli? Pēdējais svētki šogad. Cik ilgi viņus svinēs? 3 dienas. Tagad, nedēļas beigās. Un kā tev klājas? Indieši tur laikam ar dažādos krāsās ir. Viens tumšāks, viens gaišāks. Valoda taču esot arī mūsu valodē. Varbūt mums tur ir kaut kas. Un šitos skatus gan, to es viņu Kaukāzā mums acu priekšā dīrāja aitas. Pareizi. Laivu māju īpašnieki visu zina labāk. Vai tu aizbrauc pēc cilvēkiem, vai tu aizvedi viņus atpakaļ? Briesmīgi apstākļi. Vai tu jau sen pazīsti tos cilvēkus? Jā, jau sen. Viņi ir mani draugi. Tev ir daudz draugu. Draudzībai dzīvē ir liela nozīme. Sveiks, Alī! Tu šovakar man pasniegs ēdienu. Es šaubos, vai tu esi ielūgts. Kāpēc? Ja jau tev ļauj gatavot. Nu, pagaidi. Vakarā tu vēl redzēsi. Dažās dienās, ka šī Alī reizēm atstāja savu jūru un parāda savu dzīves ēnas puses. Tad viņi vēl teikās krupie, ja? Desmit nevieri ir vairojuši nabadzību. Tad tur
nevar palaist uz 3 minūtēm. Varu